Brocēnu vidusskolas komanda All 16. Tieši pirms gada ritot pēdējām pieteikšanās stundām savus spēkus Latvenergo koncerna skolēnu erudīcijas konkursā Eksperiments nolēma izmēģināt 6 jaunieši no Brocēnu vidusskolas. Un viņi to nenožēlo ne mirkli. Viss sākās ar pirmo filmēšanu, vizītkartes un tā tālāk. Tad šeit bija pirmais uzdevums, kur mēs veicām, un es domāju, ka arī ar šo sākās mūsu uzvaras gājiens. Sākām mēs it kā pa jokam. Jaunieši teica, ka viņiem vajadzētu skolotāju konsultantu, un es teicu, labi, es esmu ar mieru. Un beigās mums izvērtās tāds ļoti labs kopdarbs, ka mēs būtībā katru vakaru, tad, kad bija beigušās visas ārpusskolas nodarbības, sēdējām Skype'ā konferences zvanā un kopīgi rēķinājām uzdevumus un iesūtījām atbildes. Un tad, kad mums sāka ļoti labi veikties, un mēs jau iegājām tādā zināmā azartā un pašiem neticot, tikām arī līdz Grand Prix. Pagājušā gadā cīņu par erudītāko jauniešu titulu sāka 188 komandas, pārstāvot teju visus Latvijas novadus. Cīņa bija spraiga, uzdevums skaits milzīgs, taču vēlme uzvarēt vēl lielāka. Lai komanda iekļūtu lielajā finālspēlē, kuru skatītājiem bija iespēja vērot arī LNT tiešraidē, bija jāpieveic 3 konkursa posmi. Turklāt to jāizdara labāk par pārējiem. Kā kapteinei man bija īstenībā tāds ļoti liels gods, ka mēs tiešām bijām viena no saliedētākajām. Varbūt tas bija arī tāpēc, kāpēc mēs uzvarējām. Es domāju, ka tas bija mūsu lielākais trumps, ar ko mēs dabūjām pirmo vietu. Veiksme, zināšanas, draudzība, drosme un spēja ātri domāt, kurzemniekus nepamēta ne mirkli. Labi, ir tāds kukainis. Ies citu ceļu. Bita? Jā, bet vīrieši dzimtē. Bits? Bravo! Un viņiem izdevās. Pēc ļoti spraigas un dinamiskas cīņas All 16 plūcis saldos uzvaras augļus. Un uzvarētājs ir Kurzeme! Grandiozi aplausi! Man ir palicis atminēt tas, ka tad, kad mēs uzvarējām, tad es, kad paņēmu rokās telefonu, man bija tik ļoti daudz neatbildētu zvanu un visādi īziņu. Un tad man zvanīja kaimiņiens un teica, ka jutuši līdz, ka viena pat pilnīgi raudāt sākusi no sajūsmas, ka Brocēni var tikt tik tālu. Es domāju, ka tā ir arī drosme, ko mums deva šis konkurss, jo tomēr rēķināt uzdevumus un runāt, kamēr klātbūtnē nav tas pats, kas klasē sēdēt vienkārši un to darīt. Konkursa laikā es iegūnu ne tikai fizikas zināšanas, bet arī izdomāju savu profesiju, jo man iepatikās mūsu operators. Un es izdomāju, ka es arī būšu operators. Viennozīmīgi šī projekta laikā es sajūtu ļoti lielu līdzcilvēku atbalstu un arī vēl 2 mēnešus un vasarā vēl satiekot brocēniekus veikalā. Viņi teica, mēs jutām jums līdzi, bija baigi forši. Pēc labi padarīta darba balvā jaunieši saņēma lielisku atpūtu ceļojumu uz Bulgāriju. Pats pirmais jau bija tas, ka mēs aizbraucām, mēs nolikām koferus. Un pats pirmais, ko mēs izdarījām, bija, mēs aizgājām uz Melno jūru. Un tiešām tajā dienā bija viļņi tik lieli, ka mēs nemaz nedomājot, uzlikām peltkostīmus un gājām jūrā peldēties un baudījām sauli. Šeit ir mūsu basēns, pie kura mēs pavadījām lielāko daļu laika. Un pats labākais bija tas, ka mēs varējām ēst saldējumu vienkārši, cik mēs gribam. Par vēl. Eksperiments nav domāts varbūt tādiem, kā lai saka, olimpiāžu uzvarētājiem. Tas ir domāts bērniem, kuriem patīk domāt, patīk darboties un piedalīties. Tā ir iespēja būt kopā ar saviem klases biedriem arī ārpus skolas sola. Otrais – iespēja par fiziku uzzināt daudz interesantu lietu un mazliet viņu arī vairāk papētīt praktiskajā pusē, ne tikai teorijā un grāmatās. Un trešā lieta, tas ir iespēja paplašināt savu redzesloku, jo viņiem ir iespēja ne tikai darboties un strādāt internetu vidē, kas mūsdienās ir ļoti populāri, bet arī doties uz reģionāli lielākajām pilsētām. Ja arī tu esi radošs, erudīts, zinošs, drosmīgs, gribošs un varošs, pulcini kopā domu biedrus, veido komandu un piesakies. Visām komandām, kuras šogad pieteiksies konkursā Eksperiments, mēs novēlam Neatlaidību, Drosmi, zināšanas un veiksmi. Lai jums viss izdodas!